Vispār šodien pēc 10 gadiem man tāda ļoti tāda pacilāta. Iedomājieties, 10 gadi, it kā tas pasaules mērogā nav nekas, bet 10 gadi. Cita paudze jau tagad ir. Bet tomēr es esmu forši, un es nejūtos sliktāk šodien pēc 10 gadu. Es jūtos pat spēcīgāk, un varbūt man tā bārdi nosirmojas, bet visā visumā es forši jūtos. Patiesībā sakot, agri vai vēlu, kaut kādai izpausmai vajadzēja būt, jo tāda mierīga izpausme. Viņa diezā bija iespēja. Dabīgi, ka tas nebija janvārs, ja mēs paskatīsimies to eskalāciju, ko komunisti organizēja. Tas bija ļoti labi ieplānot tādi soļi, ja, kas gāja viens pēc otra. Tur bija tiešām vēlnišķīgs scenārijs. Viņš presinām pārņemšanu. Pirms tam atcerēties bija cīņa par to vardarbīgu iesaukšanu armijā. Tad bija visādas omonu darbība. Tas nozīmē, ka visu laiku tika ne tikai atgādināts, ka ir divas varas, kur vienai pieder militārais spēks un represīvais faktiski faktors lielā mērā. Mūsu policija, milicija toreiz bija, jā, arī mums lojāli cilvēki, bet mēs nevarējām garantēt, ka visi. Никуда вы не денетесь, никуда вы не уйдете. Вы цивилизованный народ. Это что, дикари могут что-то там, понимаете, истребители что-то. Вы не уйдете. Совесть вам, в конце концов, не позволит. Gada 2. un 3. decembrī, kad Maltā uz padomju kuģa Maksims Gorkijs tikās Džordžs Bušs vecākais un Mihails Gorbačovs, tika noslēgta slepena vienošanās par Baltiju. Šīs vienošanās jēga bija ļoti vienkārša. Gorbačovs apsolīja nelietot spēku Baltijā, jeb vardarbību, neiejaukties militāri. Un Bušs savukārt apsolīja neradīt liekas problēmas Gorbačovam, lai neatslābinātu viņa perestroikas politiku, lai neradītu liekas problēmas Baltijas jautājumā. Bušs to izpildīja, bet Gorbačovs pirmais izdarīja nodevību. Un ja Gorbačovs pat būtu eņģelis un Viļņā un Rīgā būtu noticis tas, kas notika, arī atbildību nes Gorbačovs īstenībā.
barikādas iesākās tieši ar Lietuvu. Tā kā mēs naktī uzzinājām, kas ir noticis. Un tad, kad Dainis Ivāns aicināja par radio celt barikādas un aizstāvēt Latviju, mēs dabūjām Latvijas karogu un te agri no rīta, vēl bija tumšs. Mēs iznācām Doma laukumā un tā pilnīgi tāda nedaudz tā kā apjukuši cilvēki. Nu, nebija ļoti daudz cilvēku no paša rīta. Tāda mazliet apjukuši un it kā nezinoši, bet tajā pašā laikā, jā, mēs te esam, mēs te darīsim, visu kaut kas būs mūsu spēkos. Ar to arī sākās šīs barikādas un sākās šī barikāžu nedēļa, pat vēl vairāk nekā nedēļa. Cienījamie tautfrontieši, Latvijas cilvēki. Ko šodien var teikt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas cilvēki viens otram? Tikai vienu. To es teikšu arī jums. Mums nav citas izējas, kā tikai iet uz priekšu pa to ceļu, kur jau ejam 2 gadus. Tas ir vienīgais ceļš uz mūsu tautu izdzīvošanu. Tas šodien jāatzīst katram Baltijā. Pat visstulbākajiem, pat visnelietīgajiem, pat tiem, kuri labprāt pārdotos par 30 sudraba grašiem. Tātad es jautāju jums vēlreiz, vai mēs aizstāvēsim savu augstāko padomi un valdību gadījumā tas būs nepieciešams? Vai mēs aizstāvēsim mūsu Latvijas radio un televīziju? Augstākās padomes galvenajā ēkā atradās Dainis Ivāns, Jānis Škapars, Odisejs Kostanda, Jānis Dinevičs un arī es tur biju. Vai ne tas bija Odisejs Kostanda vai tas bija Jānis Škapars, abi bija ļoti aktīvi šai ziņā. Viņi teica, jāsāk veidot barikādas. Ja? Protams, visi tā nogaidoši nedaudz skatījās uz Dainu Ivānu, kurš bija augstākā amatpersona vispār tajā brīdī augstākajā padomē, kas bija ieradusies. Un Dainis Ivāns teica, jā, tādā ļoti mierīgā, nosvērtā balsī, jā, pareizi, ir jāsāk tas darīt. Un tūlīt momentā šis darbs sākās. Un vienmēr sakot, rezultāts bija tāds, ka 10. vakarā jau faktiski pamatos šī barikāžu pirmā kārta Vecerīgā bija pabeigta. Jau visa Vecerīga bija teiksim, apjosta ar automobīļiem, ar smago tehniku, traktoriem, ar dažādiem, teiksim, citiem materiāliem, lai reāli nevarētu, teiksim, ienākt tanki katrā ziņā tik vienkārši. Un cilvēki faktiski bija jau arī apjoza visu šo Vecerīgu loku. Man viens kad pilnvar no Kostānas. Šādi te. Faktiski status man deva iespēju daudzās vietās darboties. Nu, un tad sākās traks karusels, kur bieži vien pat nezināja, kā norganizēties. Protams, ka šeit Vecerīgi un to visu brauc un bloķēja cilvēki jau paši, un tad mēs sūtījām tos savus pārstāvus, kas skraidīja riņķī un organizēja, teiksim, tur pāraudzīja visu to visu, izvietošanos. Mums bija svarīgi neļauties tā kā 40. gadā. 40. gads bija galvenā tēma bija tāda, ka 40. gads neatkārtosies, ja, ka viss paliks savās vietās un gaidīs kaut kādu labvēlību, žēlastību no zvēra. Ne taču, dabīgi, ka ne. Man pirmā asociācija vispār laikam bija tāda, ka Rīgā ir kaut kādā mērā atgriezušies viduslaika. Vecerīgi, jā, viņi izveidojās kā cietoksnis tā, kā viņa ir būvēta. Pirmo reizi, laikam, es tik ļoti izjūtu to, ka bija kopā visi, neatkarīgi no valodas un tautības un ticības. Man liekas, ka tas bija man vislielākais pārdzīvojums. Kas ir kaut kas tāds, ko tu uzņem kā pārāko pakāpi, pēc kuras vairs nevar sekot pārāka pakāpi.
vienreiz tur aizgāju, tad man gribējās atkal būt te barā. Tā kā starp savējiem. Tā tas bija. Un tā kā es biju liela dziedātāja, man jau patika. Un tā es katru vakaru tur gāju. Dziedāt, kurinējam to uguns, kur nes viņiem kafiju, nes maizīt. Nu jā. Padzerties. Tur kanī galā. Zaksavā pie sevīm kādreiz esmu piesviedis. Tad kopā tas varēja būt kāds 15,000 cilvēku. Viņi, protams, mainījās, jā, bet sumsumārim varēja tā būt. Tad cilvēki nes zeķis, cimdus, šalles. Es atceros tādu mammiņu, veca mammiņu. Dēliņu viņa cigaretes atnesos pāris paciņas, zaķus vēl aizstāvjiem. Es domāju, ka viņi pēdējo dēļ. Tas mūsu sīkstums, kas latviešiem ir, šī ir tāds sīkstums iekšā. Man liekas, ka tas nāca uz āru un deva to vienotību. Tā es domāju. Bet ko mēs darīsim? Te ir tagad ienāks tie 20. melnais kurs. Ziniet, ar spēku jau visu ko, ar ieročiem jau visu ko, pret nebruņot var izdarīt. Bet visu ko var izdarīt. Bet tas taču viņam īslaicīgi tikai var būt. Labi, mēs nebūsim, būs nākošie citi pēc tam. Loģiski tā būs. Tā nav bravūra, Noteikti nē. Ja būtu bravūra, mēs nebrauktu šeit no laukiem, nesēdētu šeit, nedomātu, kāpēc mēs te darām. Tā ir mūsu nepieciešamība tomēr. Меня беспокоит буквально поток телеграмм из Латвии с решительным протестом того, что там происходит от многих людей. Как вы сумели за короткий период поссориться с рабочими, с военными, а теперь и с крестьянами? Потому что у вас на этот счет приняты противоправные акты, которые задели интересы коренные всех этих слоев. Знаете, перед вами человек, который стоит и понимает всю ответственность и всю остроту этой проблемы. Поэтому, знаете, тут, я думаю, у нас расхождений нет. Надо идти этим путем и взаимодействовать и президенту, и республикам. Es, būdams PSRS augstākās padomes deputāts, es uzrakstīju Gorbačovam zīmīti, ka es vēlos ar viņu runāt sakarā ar notikumiem Viļņā, jo es zināju, ka 15. janvārī Rīgā tiek plānots interfronts gājiens cauri Rīgai, cauri pilsētas centram uz ASK stadionu. Vienkārši pieprasīja, lai viņš aizliedz šo gājienu cauri Rīgai, jo tas varētu izraisīt asins izliešanu vēl lielāku nekā Viļņā. Viņš teica, ka biedrošanās tas ir demonstrācija brīvības padomes savienība ar visiem. Es teicu, ka šoreiz tā ir bīstam, ka vajadzētu to novērst. Jāteic gods godam, šis gājiens nenotika caur Rīgai. Es nezinu, es nevaru pārbaudīt, kam Gorbačovs zvanīja, vai tas notika Jāzova līmenī vai Kuzmina. Es pieņemu, ka Kuzmina līmenī bija, kā mēs visi atceramies, interfrontieši ar autobusiem, aizbraukt uz ASK stadionu, noturēja savu mītiņu, pārņēma pēdiņās visu varu Latvijā, kā jūs atceraties. Сохранить целостность нашего государства, Союза Советских Социалистических Республик, верные своему конституционному долгу, полностью поддерживанием требований трудящихся республики о немедленной отставке Верховного Совета и Совета министров Латвии. Kādēļ vairāk rokas nevis? Vajadzētu izkauties, ir apnicis gaidīt, ja vajadzētu tikai nekauties priekš darba, lai būtu mieru un tikai strādā. Bet nav briesmīgi tāda gaidīšana? Nav. Reizi, tā var būt, ka pasaka uzreiz kādu momentu, ka saka brauc vai kā, tā jocīgāk paliek. Bet vien brīd tikai. Jā, tas ir uz momentu. Tas ir tas pirmais moments. Pēc tam jau pāriet viss. Gatavs, kā teikt.
nobrieduši cīņai. Cīņa nav galā. Cīņa vēl nav galā, jā. Paši savā vietā jau no latviešu tautas, jo mēs esam stingri vinējuši attiecību ziņā. Atklāt sakot, es domāju, ka tas, kas te noticis, ir, ka tā ir liela veiksme. Un ka mēs patreiz vinnējam. Lielais laimēsts izkrīt tieši ar šito te. Tas ir ne tikai cilvēku apziņās, bet mēs tikām no nāves punkta ar šito nost. Šis te laiks, šīs dienas barikāžu, tā arī pagāja visu laiku, gaidot, mēģinot prognozēt, aizskriet notikumiem pa priekšu, kas mums būtu, kas ir sagaidāms. Ja? Un varbūt bailes par to, ka, lai nelīt asinis, ja? lai neciest cilvēki, jo kaut kādā ziņā, tiešām mēs jau bijām tajā centrā, kuras arī faktiski, acīm redzot šāds militārs uzbrukums, pret kuriem būtu vērsts, bet ciestu jau noteikti ļoti daudz cilvēku tādā gadījumā. Tas varbūt vairāk tā uztrauc. Mēs baidījāmies ar to, ja augstākai padomē bruks iekšā, kad iesvīs vaļā degs un sils, nebūs vairs nekāda kanāla, pa ko varētu pārraidīt, teiksim, augstākās padomes lēmumu pa emigrācijas valdību vai pārkārtas pilnvaru nodošanu. Un tā mēs noorganizējām Daņa Ivāna kabinetā, uzstādījām mazo lauksaimniecības ultraīsvaļņu rāciju. Amerikā bija latvietis izcelsmes rādījumieties, kas sēdēja uz kanāla, un ar telefonu viņš varēja iezvanīties valsts departamentā. Tāds mums bija šis kanāls faktiski izveidots. Un to mēs zinājām, ka mūs noklausās par radio, un lai mums būtu kaut kas tāds, maz odziņa, mēs vienmēr, zinām, humoru lietojam. Latviešu valodā sinonīmu vārdnicā ir tāda vārda kā gņēga, ģēloks, klurģis, ja? Mēs zinājām to, ka viņi no kājām kritīs nost. Meklēdām, kas ir klurģis, gņēga un ģēloks. Neatradīs. Neatradīs viņi to sinonīmu vārdnicā to iekšā. Lai gan es nezinu, ko es darīšu, ka tās tiešām nāks tā kāds. Cik, bet tu tici, ka tu dzīvoji brīvā Latvijā? Jā, protams, es ticu. Mēs kaut ko gaidām daudz. Reizēs mums skan mūzika un viss, bet tas pamatā cilvēkiem visiem, viņi to citiem varbūt neizsaka, jā, bet pamatā visiem ir iekšā kaut kāds, kaut ko gaidīt, kaut ko šausmīgi gaidīt. Rēķinājis arī, teiksim, ar tādu variantu, jo visums tas neiznāk un kādas ir sekas. Patiesi sakot mums pašiem, tur ļoti interesanti, no viss tā, ko es atceros, pa savu dzīvību bail nav. Tā kā mašīna, tu esi tā kā mašīna, es biju tajā laikā tā kā mašīna, tā kā valsts mašīna, tu iedarbinājies. Bet ir problēmas, ka tev citu cilvēku dzīvība ir atbildībā zem tevis, tad ir problēmas. Kas tad tie bija? Tikko visi trīs bobīgi stāvēja tiltu galā, kāds 5 minūtes atpakaļ. Labi, gaismā stāvēt. Jā. Nostājās tur tiltu galā. Tad viņi savā starpā sāk šaudīties, un es tišu tālāk pa ielu tur svaigi. Tā arī teica. Pat brauc iztēmē turēt.
Redziet, pirmā mirklī, es domāju, ka bija tāda eiforija. Kad jau tā pavisam nopietni sākām domāt, tas bija 4. dienā. Tad es teicu diezgan kvēlošu runu. Es teicu, ka tagad tie, lai iznāk priekšā, kas pilnīgi saprot to, kas var notikties ļaunākā gadījumā. Un tā rinda izveidojās gandrīz no viena, visas televīzijas studijas priekšā. Ir jau paplatta ēka, ja? Un viņi bija 4-5 rindās. Tā kā bija cilvēki, kas saprata, kas var notikties, un tomēr stājās. Un to vīru vidū bija arī ļoti daudz sievietes. Viņa teica, ja mans mīļais, tad es arī. Es aizstāvu pats savu mīļo tēvu zemību. Bet tā jau tomēr ir kā vīru lieta, ne? Bet ja vīram augstās spiediens, viņš nevar atnākt. Tās ģimenes gods kādam ir jābūt šeit. Un jums veselība labi, jūs viņu vietā? Es par atbildību. Sieviešiem ir vienmēr jābūt stipriem. Cilvēkiem ir jāmainās, cilvēkiem te ir jābūt. Protams, sākumā tas bija tā drusciņi interesanti, drusciņi tā kā kariņu spēle un tā tālāk. Bet tā kā es naktī redzu tos večus ar tādām dzelzs sejām šeit, ja? Es ticu, ka viņi te būs un stāvēs. Bet jāstāv būs ilgi, laikam. Tas ir apnicīgi, nepatīkami, varbūt kādam būs līdz kaklam jau tas viss, bet laikam ir jāstāv. Cits izējas nav. Un mēs arī katru dienu izdevām tādas lapiņas, tādas mazas, kā krievu saka listovkas, uz kurām mēs atzīmējam katru svarīgo notikumu, kas ir bijis vakar, kas ir bijis šodien. Un mēs nesām šeit uz barikādēm, visiem dalījām šīs lapiņas. Kā šodien atceros, bija šausmīgs augstums. Un vīri mūs cienāja tēju, šņabīt, lai mēs to nenosaltu, trīsošajām rokām, pārsloši galīgi dalot tās lapiņas. Un tā bija kaut kāda tāda kolosāla gan kopības sajūta, gan arī tajā pašā laikā bezspēcības sajūta, ka tu vari darīt visu, bet tu nevari izdarīt neko. Ja viņa nāks, šķēdīs, tad viņa arī šķēdīs. Jā, risks bija tomēr, acīm redzot, bet cilvēki brauc, cilvēki domāja, ka viņu šīs darītais ir nepieciešams. Un pats galvenais tas, ka katrs spēja tagad izteikt savu viedokli un ka šīs viedoklis tagad tiks ņemts vērā. Tas, laikam, pirmo reizi šo cilvēku mūžā ir noticis. Kāpēc visi atcerās televīziju, rādio un presi, bet neviens neatcerās politiķi? Nebija neviena cilvēka, kurš savā drošā, pārliecinātā balsī pateiktu kaut ko stabilizējuši. Kaut vai simboliskajā nozīmē, bet parādīt tiešām, kā arī varas cilvēki ir kopā un ka viņi no savas puses darīs visu no viņiem atkarīgo. Kā rāda pēdējie notikumi Latvijā un Baltijā kopumā, komunistiskās partijas veic aktīvu darbību, lai vardarbīgā ceļā gāstu likumīgi izvēlētās republiku valdības. Konkrētie draudi uz šodienu, kas mums pastāvē. Man palika atmiņā tas, ka cilvēki bija ārkārtīgi labvēlīgi. Viens no tādiem dziļiem pārdzīvojumiem man bija Doma baznīca. Es tur daudz filmēju, man diemžēl aizsvīda kamera, un es ienācu no augstuma siltumā, un būtībā tur ir tīras miglas bildes. Bet kad Doma baznīca bija kā patvērums cilvēkiem, tur bija tas sanitārais punkts, un tur cilvēki gulēja. Nezinu to, cik ilgi mums jāgaida, ne arī tas, ko mums ir jāgaida, kas ir tas, ko mēs gaidām.
psiholoģiski tas ir grūti. Un to jau var just, teiksim, arī pret apkārtējiem cilvēkiem, kas šeit patreiz pie mums griežas pēc palīdzības tīri šīs te, psiholoģiskā stresa rezultāti. Es gribētu izmantot šo iespēju griezties pie visiem mīļiem labas cilvēkiem, kas atrodaties jūs gan Rīgas sargiem, par to, ka es abrīnoju jūsu drosmi. Es abrīnoju jūsu izturību. Es vēlreiz gribu teikt, ka mums ir palikusi vēl šī nakts. Rītā mēs jau pieņemsim atsevišķu lēmumu par to, kā pamazām milicijai nodrošināt visu mūsu svarīgāko objektu apsardzību, lai mūsu dzīve pamazām ieiet normālās slietas. Mums ir konsekventi jāiet tas ceļš, kur mēs uzsākam. Kādi ir šie ceļi galvenie soļi? Es varbūt tikai atgādināšu. Es domāju, ka vismaz mūsu valdība šos soļus spērs arī tālāk. Mēs sākam ar saviem nodokļiem. Cienījamie televīzijas skatītāji, mēs pārtraucām Ivara Godmaņa uzstāšanos, jo šie mierinājumi šobrīd acīm redzot ir nevietā. Mēs oficiāli paziņojam, ka šobrīd pilsētā ir ļoti nemierīgi. Kā mums paziņoja aizsardzības štāba priekšnieks Jāroņkungs, šobrīd pilsētā notiek apšaudīšanās. Šāvieni dzirdēt Brasas tilta rajonā, Vecrīgā un šobrīd pie iekšlietu ministrijas. Saglabājiet mieru, bērni un sievietes. Vienkārši sākās šaušana, viss kaut kur skrēja, kaut kur slēpties, kaut kur. Norāva man gar zemi, tas stāvēja kājas uz tiltī. Tikkoši man norāva gar zemi, tad tas tilts var sākt putēt. Vienkārši viņam tiešām ļoti palaimējās, kad viņiem bija 3 ievainojumi, bet viņi faktiski visi bija ļoti viegli, izņemot kājā. Un tā kā es aizgāju uz darbu, tad viņš bija no reanimācijas pārvests uz nodaļu. Un tā es viņu ieraudzīju pirmā reizi. Vispār bija šausmīgi tā pirmā sajūta. Tāds noaudzis bārdains. Tas droši vien, ka bija liktenis, ka tā tas notikās. Es arī nebūtu apprecējies, tas ir taču. Напали на шли еще не было. Только вот там мостик и через кусты с решкой. Да. И только вот начали идти и начались выстрелы. Сначала встали, потом видели, начали пули летать, где здание прокуратуры. Пули летали? Да, потом Они друзья стреляли? За людей? Нет, они между собой стреляли. И потом уже все присели, и пули начали по всему небу слетать, там видно все очереди. Рикошет. Tad sākās tā kā mazliet tāds apjukums viņu starpā. Omanieši bija aizgājuši tālāk, dziļāk jau tur pie iekšlietu ministrijas. Un tas Bobiks saucamais, tas viņa apvidus mašīna, tā tur palikās uz ielas stāvot. Es pievirzījos klāt, tuvāk, vēl bija cilvēka nāca. Un man bija tāda sajūta, kaut kas ir jāizdara viņiem. Ja viņi nav šeit, tā bija viņa kļūda. Viņi pielaida, neatstāja bez apsardzības mašīnu. Es piegāju pie tās mašīnas klāt, skatos atslēgas iekšā. Viss tas bija sekundes desmitdaļa, kur nostrādāja. Jāņem, ir jāizdara kaut kas jāizdara vismaz. Lai neuzskata, ka nesu kaut kādu aitu barsku bezpalīdzīgi neko. It is a peace premiere for Gorbachev. Что было? Расскажи, пожалуйста, насколько? Отойдите, ребята. Скажи пару слов для американцев. Ну что ты можешь сказать? Что ты можешь сказать? Расскажи, что рассказывай все, что случилось. Не надо, не буду, там все равно. Ну что там расскажешь? Как случилось? Veicinākiet palīgāt vidas ievainots! Kur ir?
Arī pagaidām. Nu, trāpīja, nu. Es vispār esmu tā domāju, ka vajadzētu pēc iespējas varbūt tālākā laikā paskatīties uz to, kā ir bijis, jo vēl eksistē tīri emocionāli subjektīvas pieejas visiem šiem procesiem. Nu, es neesmu tas cilvēks, kas vismazāk zina par to, jā. Kā tas viss bija, līdz sīkumiem starp citu, bet, nu, jāsaka, ir īss un ļoti rets brīdis, ka saslēdzās sabiedrības tā daļa, kam nav tiešās pārvaldes iespējas, ar to daļu, kam ir deleģēts šīs pārvaldes iespējas, cīņā par kādu konkrētu lietu vai pret kādu konkrētu ienaidnieku. Diemžēl Latvijas ideoloģija no neatkarības atgūšanas līdz pat šim brīdim šo cilvēku izdarīto darbu nav atzinusi. Jo 91. gada augustā tika atjaunota Pirmā republika, kas parāda, ka jūs te vispār neesat iesaistīti. Mēs atjaunojam to, kas bija 18. gadā, ka šī valstu neatkarība viņa pastāv mūžu mūžiem, ka tas bija pārpratums. Bet tagad valsts pati savu neatkarību ir atjaunojusi. Un šie cilvēki, kuri tiešām darījuši, kuriem iespējams tas bija vienīgais moments, kad viņi varēja parādīt savu pilsonisko rīcību, tas nevienam nav vajadzīgi. Jā. Un, protams, jebkurai revolūcijai ir savs iekšējais kaut kāds monstrs, kas mēģina apēst, teiksim, kaut kādus mūsu ideālus. Un daudz ideāli ir apēsti, izspļauti, samīdīti, bet tas nenozīmē, ka revolūcija ir samīdīta. Viņa joprojām ir, atmoda joprojām ir, un joprojām ir arī barikādes. Bet šīs barikādes iet caur katru no mums. Un tās ir jājūt, ir jāzina, kurā pusē šim barikādēm nostāties.